Ieteikums supotājiem, kā labāk airēt, lai jums dēles iet pēc iespējas taisnāk, un jums tik bieži nevajag mainīt puses. Pirmā lieta, svarīgi airējot, ir, lai jums lāpsteņi nebūtu slīpi šādi, bet lai viņi būtu pēc iespējas taisnāk attiecībā pret ūdeni. Jo tad, kad jūs airēsiet taisni attiecībā pret ūdeni, jums dēles ies pēc iespējas taisnāk. Svarīgi, kad jūs airējiet nevis salīdzinoši tālu no supa, bet pēc iespējas tuvāk supam, lai sups iet pēc iespējas taisnāk. Nevis šeit, nevis tur, bet precīzi gar pašu supu. Kad jūs airējiet, jūs turiet rokas taisnas, un tas airējiens ir galvenokārt priekšā. Jūs airējiet un roku saliekiet tikai, lai ņemtu supu ārā. Galvenais airējiens ir priekšā, ar augumu, ar ķermeni, jums strādā gan mugura, gan gurni, gan kāju.